Visi, kas lieto datoru vai kādu mobīlo ierīci, droši vien būs pamanījuši, ka ir programmas, kurām ir gaišs fons un tumši burti, bet ir programmas, kurām fons ir melns, vai vismaz tumši pelēks, savukārt burti gaiši. Šo pēdējo mēs pazīstam ar anglisko nosaukumu dark mode, jeb latviski tas būtu tumšais režīms. Šo tumšo režīmu daudz uzskata par labāku, bet vai tā ir, vai tā nav, vai tā ir varbūt kādos atsevišķos gadījumos, par to šodienas sarunā. Viena lieta ir kādi tehniskie apsvērumi, par kuriem es arī pieminēšu, bet man šķiet, ka visinteresantākais būtu saprast, vai un kā tas ietekmē acis un mūsu redzi. Par šo jautājumu tad arī runāsim jaunajā Rezumē LV raidierakstu, jeb podcastu formātu sarunā. Uzreiz arī gribu pateikt paldies šīs raidierakstu sērijas idejas autoram un atbalstītājiem Smart ID, kuru mēs visi noteikti pazīstam, jo ar to mēs piesakāmies daudzu Latvijas lielāko banku internetbankās, varam tagad pieteikties arī dažādiem valsts pakalpojumiem, varam pieteikties un apliecināt savu identitāti pie daudziem elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, un gal galā varam arī elektroniski parakstīt dokumentus. Dažādas tehnoloģijas mēs izmantojam ar katru dienu ar vien vairāk un vairāk, un man ir liels prieks, ka Smart ID atbalsta sabiedrības izglītošanu šajā jomā. Bet saistībā ar ekrānu izmantošanu un cilvēku redzi es gribēju atrast kādu labu speciālistu, tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājis fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes, optometrijas un redzes zinātnes pētnieku, asociēto profesoru Gati Ikaunieku. Labdien, Gati! Sveiki. Man prieks tevi redzēt šajā studijā. Man šeit vēl zinātnieks neviens nav bijis, ja? Tā kā man ar tā ir tāda pirmā reize. Ja jau tu vari stāstīt studentiem, ja, par šīm te lietām, ja, tātad par redzi, par optometriju, droši vien tu pastāstīsi optometriju, ko tas arī konkrēti nozīmē, ja? Tad es ceru, ka arī mūsu skatītājiem būs interesanti un noderīgi. Mūsu šīs dienas tas tēmas nosaukums ir dark mode, jeb šis tumšais režīms ekrāniem, kas ir dažādās programmās. Ja? Varbūt tad ar to arī sākam. Zināms, ja kas tas ir vai ne? Jā, tātad par optometriju es ceru, ka Latvijā jau optometriju kā nozare aizvien vairāk pazīst. Ja īsumā, tad mēs esam speciālisti, kuri pārbauda redzi, un vairāk atbildam par brīļu, piemēram, kontaktlētas izrakstīšanu. Tas ir viens, atšķirība no acu ārstiem, tad mēs neārstējam ar medikamentiem, mēs palīdzam labāk redzēt un, ja nepieciešams, arī redzes treniņus. Es esmu tāds pusslodzes zinātnieks, jo tad jau arī, kā minēju, man ir pedagoģiskā darbība un arī strādāju vienu dienu nedēļā arī optikā, tā kā es teorētiskās zināšanas varu arī, pārbaudīt, kā tas strādā dzīvē. Tas, man liekas, ir kā reiz pats vērtīgākais, jo ja tu tikai teorētiski visu izlasam un apskatāmies, jo tas, man tas salīdzinājums mūžīgi ir tā kā ar mašīnu. Ja tev nolasīs lekciju, kā pareizi vadīt mašīnu, tas nenozīmē, ka tu zināsi, tā teikt, un pratīsi, un zināsies, citiem pastāstīt, kā kādās situācijās to reaģēt uz ceļa. Tikai tu pats brauksi, vai ne? Ļoti labs salīdzinājums. Jāsaka tā, ka drīzāk tā reālā dzīve mazliet nosēdina, jo tās teorētiskās zināšanas liekas, tik būs, tik cilvēkiem palīdzēs, un kad saskarās, kas ir reāli viņu sūdzības un kā tās risināt, un tur nāk klāt bez mazai arī psiholoģiski, ja tu viņu var izrunāties, pārliecināt, jo iespēja kā koriģēt, kā palīdzēt ir daudz, bet reizēm tie risinājumi, ja ne, ir lēcu ziņā diezgan vienkārši. Arī tā, bet jautājums bija par... Jā, par šo te tumšo režīmu. Tātad mēs agrāk visu labi zinājām, strādājām, tātad balts ekrāns, melni burti, līdzīgi tā kā grāmatai, vai ne? Jā. Un tad ir tagad... Tie, kas ir tādi programmētāji un tā, viņi, man liekas, uz šito ir tā īpaši aktīvi, kad daudz kur tumšais režīms, tā teikt, tad tumši pelēks vai melns tas fons, un balti burti. Vai no tā ir kaut kāds ieguvums? Kas man šķiet svarīgi, ir ļoti labi, ka vispār par to runā. Ja runājam kopumā par ekrānu spožumu, kur arī nāk iekšā tas dark mode, jo man liekas, tā ir tā lieta,
ko reizēm datorlietotāji, viedierīču lietotāji pievērš pārāk mazu uzmanību. Jo ir tā, ka acis jau pacieši ļoti daudz. Un it kā, piemēram, telpas apgaismojums, jā, mēs varam strādāt tumšā telpā. Jā, sākumā mazliet pažilbināja, jā, bet nekas, es tur kaut ko aizrāvos, skatījos, acis piera un viss kārtībā. Tātad, līdz ar to es varbūt sākšu mazliet plašāk un tad nonāksim. Jā. Tātad, tas, ko mēs arī esam skatījušies arī universitātē, vairāk, man nekāds tāds plašs publikācijas par to nav, tas vairāk ar studentiem, viņu diplomu darbus izstrādājot. Man patīk tāds interesants idejas apskatīties ar tādu praktisku pielietojumu, un mēs arī skatījāmies, piemēram, kas notiek, ir dators, ir gaiša telpa un gaismu izslēdzam ir tumša telpa. Datora ekrāns ir tas pats. Tas, kas mainās no fizioloģijas puses uzreiz, tas ir acs zilītes izmērs, ko mēs tā paši nejūtam, acs zilīte paliek platāk. Liekas, kas tad tur ir, jā, bet un sanāk varbūt mazliet tāds fenomens tāds, it kā kopējais apkārtnē apgaismojums ir mazāks, bet tas, kas nonāk no datora acī, tā gaisma ir vairāk, kas nonāk, jo acs zilīte paliek platāk. Un tad tur vienkārši var sarēķināt, ja, acs zilīte tas ir kā aplis, riņķis, pamainoties rādījusam, diametram, piemēram, 3 reizes. Ja mums tāda gaišā telpā acs zilītes izmērs ir kaut kāda, 3 mm, izslēdzam gaismu, tad paliek uzreiz kaut kādi, labi, 3, ja, 9 īsti nebūs, bet, lai vienkārši, kaut vai 9 mm, tas ir 3 reizes pieaugums, bet tā kā tas ir laukums pieaug 9 reizes. Ja pieaug laukums 9 reizes, tad 9 reizes vairāk acī nonāk tā gaisma. Tie, kas riņķa līnijas laukuma formulu atcerās no matemātikas, vai ne? Jā, laukuma formula, un tad, pirmais jautājums, līnijas, riņķa laukuma. Tad, jā, tas ir, apļa laukuma, un pirmais jautājums, jā, tad mazliet pažilbina un turpinam strādāt. Pateikt tādu pētījumu uzreiz, kas to ir izpētījuši un pateiks, ka tur noteikti būs slikti, bet, kāpēc to tīkleni lieki dedzināt ar tādu gaismu, kas galīgi nav vajadzīgs. Tomēr mēs tā kā plānojam ilgi dzīvot, tomēr tā kā tas vidējais, kopējais mūža ilgums palielinās, un tomēr tas, es domāju, var sakrāties arī, ja, tad vairāk arī tajā tīklenē. Nezinu, nelabvēlīgas izmaiņas. Tas ir viens, jā, kāpēc, bet tas ir vairāk telpas apgaismojums. Un nākamais arī ekrāna, tas spožums. Un noteikti tas dark mode, tas, ko iedod, tas mazāk gaismas. Jā, un kaut kādā brīdī, tām acīm var būt patīkamāk. Jautājums, vai visiem ir jālieto? Un es teiktu, tur, tātad, ja mēs ievērojam pareizos darba apstākļus, ja, tad tos varam strādāt mierīgi. Arī melni burti uz balta fona, kā arī ierasts. Tas, kā kuram patīk, un kaut gan, ja, piemēram, tas ir arī zināms, ja jūs aiziesiet uz ārsta optometristu kabinetu optikās, tad, kad pārbauda redzes asumu, mēs arī pārbaudam, ka ir melni burtiņi vai cipariņi uz balta fona. Kaut gan ir zināms, un ir arī publikācijas parādījuši, ja mēs uztaisītu otrādāk, balti burti uz melna fona, to redzes asumu 6 gados vecākiem cilvēkiem, vai kam kaut kāda turedzība nav izkoriģēta, ir par kaut kādu vienu vai 2 rindiņām labāk. Ir tā, ka tas baltais fons mazliet traucē arī saskatīt tās smalkās detaļas. Bet, tad vai tas ir kaut kas tāds izšķiroši? Es tā neteiktu, un, ikdienā tāpat mēs netaisamies pārbaudīt. Tagad visiem redzes asumu, ja tikai, mainīsim tie baltie burti uz melnā fona. Man izklausās pēc tā, ka ticami, pieņemsim, ja tur programmētāji, man kaut kā tāds priekšstats, ja, ka programmētāji mēdz sēdēt pustumsā labprāt. Ja? Jā. Un ja viņiem ir pustums, tad nav šis telpas apgaismojums, ja, tad viņiem tas tumšais režīms, tas dark mode, ja tā teikt, tas ir zināms iegums, jo tas ekrāns atvairs nežilbina. Viennozīmīgi, un manuprāt arī speciālists, piemēram,
Arī ir tādi ieteikumi, ko te prezentācijas kaut kāda ir uzstāšanās gatavot. Arī citreiz pat iesaka to, varbūt izvēlēties nevis gaišu fonu, bet arī tumšāku. Un arī es esmu ievērojis, man tieši arī patīkamāk skatīties kaut kādās sanāksmēs, ja ekrāns ir tumšāks. Arī, piemēram, tas pats. Tā varētu būt, tik labi mēs arī varam skatīties uz gaišu fonu. Tā varētu būt. Jā. Nu, pa prezentācijām tur man ir vispār atsevišķs priekšstats. Ja man šķiet, ja, ka tad, ja prezentācijā ir sarakstīts, ja viss ekrāns ar maziem burtiņiem pilns, ja, tad tā vispār nemaz nav laba prezentācija. Un savukārt, ja būs trīs lieli vārdi, ja tā teikt, lieliem burtiem, ja, tikai tiksim, lai atcerētos tēmu vai kaut kas tāds, ja, tad arī, man liekas, uz tumša fona gaišiem burtiem pilnīgi nekāda vaina nebūs, ja visu varēs gan saredzēt, gan visu. Ja. Nu jā, pa to tumšo režīmu, es tagad mazliet no tādas tehnoloģiskās puses, ja. No tehnoloģiskās puses ir... Nē, tas faktiski arī ir jā, tas pats, ko tu teici. Pieņemsim, visi ne visi lieto veizi, vāzi, ja, kā es saku. Jā, lietoja, jā. Vadātājs. Vadātāji, jā. Vadātāji lietojam, ja. Tātad, kad mēs viņu tur uzliekam, sākam braukt, ja, mums tur ir gaišais fons, ja, un tik līdz apkārt paliek tumšs, viņš automātiski mums pārslēdzās uz tumšo režīmu, kas mašīnā ir absolūti saprotami, ja viņš mani nežilbina, man ir jāredz ceļš, ja tā teikt, ja, kad es tumsā braucu, ja, tā kā tur, faktiski jau tieši tas pats, ja tā tad mani neapžilbina, ja, tur šo tumšo režīmu ļoti labi var saprast. Vēl ir tāda tehnoloģiskā lieta, ja, kuru, es arī apskatoties, ja, tātad par šo dark mode, pirms tam tā kā mazliet, papētot tēmu, ja, tad, kad ir runa mums par kaut kādām mobilajām ierīcēm, kas mums visvairāk tērē bateriju, ekrāns. Tajā brīdī, kad mums ir viss tā lielā pankūka, mums jau tagad liela tie ekrāni, ja? Mums viss tā lielā pankūka ir jāizgaismo gaiši. Tas ir faktiski viens no lielākajiem baterijas patērētājiem. Un, ja mēs samazinām, teiksim, to spožumu, tas ir viens, kā mēs varam ekonomēt bateriju, bet ja mēs pārslēdzamies uz šo te tumšo režīmu, un man ir kaut kādas programmas, ja, kuras lasu tumšajā režīmā, pārslēdz uz tumšo režīmu, mēs varam iekonomēt, pēc tiem aprēķiniem speciālisti līdz pat 42% baterijas. Tas ir pamatīgi. Tas ir ļoti pamatīgi. Viss atkarīgs ir no tā, ja tātad, ja mums pamatā ir bijis uzlikts, ja maziņš tas spožums, ja, tad pārslēdzoties uz to tumšo režīmu ir mazāks iegūms. Bet ja mums ir bijis diezgan spoži, ja, uzgriezts, ja, tad pārslēdzoties uz tumšo režīmu līdz 42%. Ja, tas tehnoloģiski, ja, tas, man liekas, tas ir baigais iegūms. Ja. Tā kā, tad sanāk, tas ir, tas, ko es gribēju teikt, tad acīm noteikti tas arī ir iegūms tādā ziņā, ka mēs sevi nežilbinam. Es gan vairāk, mēs kā optometristi, redz speciālisti, tāda strādāšana ar viedierīcēm, ekrāniem, tādā absolūtā tumsā, mēs to tā kā nerekomendētu. Tad arī, kā es minēju, viens ir, kas notiek ar to acu zilīti. Tā acis ir kaut kādā tajā brīdī apjūk, it kā ir tumsa, vai adaptēties tumsai, bet tajā pašā laikā ir gaišs ekrāns. Un, ja tu arī ar visu to dark mode, ja? Dark mode ir mazāk, bet es nezinu, piemēram, ja skatās kaut kādu video vai filmu, tur vairs dark mode atkrīt. Ja tiešām, labi, ja tas ir tiešām, programmēšana, vairāk tur kaut kas tāds teiks, tad jā, bet kopumā pareizāk ir, ka tomēr tas ekrāna spožums nav, teiksim, stipri gaišāks nekā, spožāks nekā fons. Respektīvi, lai mums apkārtējās vides apgaismojums ir sabalansēts ar to ekrānu, tā sanāk. Jā. Tas arī strādājot dienā, arī nevajag to ekrānu, tad tas nozīmē, ka tas spožums tur galīgi nav svarīgs. Arī vēlams, lai notiek kontrasts, kas ir tas fons, teiksim, apkārtējais kaut kāds apgaismojums spožums un kāds ir ekrāna spožums. Jā, pareizi, jā. Tas būtu par to. Tā parunājāt, tad sanāk, baigi loģiski, ja tā teikt, tā acs zīlīt, viņa pielāgojas, Mēs arī speciāli pat arī bildējām un arī tās acs zīlīt, kā mainās, nosēdinājām to cilvēku parastos apstākļos. Telpā arī ieslēgt gaismu, telpā nebija logu, mēs arī izslēdzām, tā telpa tiešām bija tumša.
un datora ekrāns, kā es minēju, tikpat spožs, un tā zilīte ļoti skaisti paliek platāk. Nu, un tad, ja izmanto to formulu, parēķina, cik daudz apgaismojums nonāk tajā acī, un tad ir, tad tas tīklens apgaismojums ir stipri lielāks. Kā es minēju, grūti pateikt tādu uzreiz tieši, tādu pierādījumu, kas tur notiekās, bet, kā es teicu, kāpēc lieki mums dedzināt savu tīkleni? Jā. Nu, tā ir, jā. Domājot arī uz priekšdienu, pa vecumdienām. Tie, kas ir saistīti droši vien ar fotogrāfiju, ja, tie arī labi stādās priekšā, ja, jo diafragma ir pēc šīs te acis zīlītes ļoti principa. Labi, jā, mēs aci varētu salīdzināt arī, jā, tieši tā. Tad, cik liels ir tas atvērums, jā, objektīvā, jā. Nu, tātad, cik daudz tiks mums iekšā gaisma. Jā, es arī atcerējos, arī tāds labs salīdzinājums, lai teiksim, kad mēs vislabāk novērtējam to atzīlītes lomu gaismas adaptācijā. Ja ir sanācis kādam aiziet pie acu ārsta uz tādu pilnu acu apskati, ko acu ārsts dara, tad iepilina medikamentus, kuri paplašina atzīlīti, lai labāk varētu apskatīties acu tīkleni. Aha, tāpēc viņi pilina. Es nezinu, kāpēc viņi pilina. Es zinu, ka pilina. Uzreiz ir vieglāk, teiksim, uztaisīt arī tīklens fotogrāfijas, apskatīties tīklens periferiju. Un tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī brīdina, ka ejot, piemēram, uz tādu pilnu acu apskati, varbūt nav vēlams pašam braukt ar auto, stūrēt. Var to darīt, tad tur ir vēl arī tā kā blakus efekts, arī tā redze varbūt miglaināk stipri palikt, jā, bet ja pēc tās pārbaudas ar to platu atzīlīti sanāk iziet ārā, saulainā dienā, tad tā žilpšana ir neizturama. Jā, prasās saules brilles. Es zinu, ka pilina medikaments bērnes veids, jā, bet man nebija tā priekšstat, kāpēc. Jā, lai paplašinātu atzīlīti. Ja pašam sanāk to izbaudīt, jā, tad ko es to gribēju teikt, labi, tas ir ekstrēms gadījums, tas nav ierasts, jā, bet, tas nav katru dienu, jā. Jā, bet tad cilvēks izjūt, jā, tad ko nozīmē, ka plata tāda zīlīte. Ja runājam par to strādāšanu tumsā un to gaišo ekrānu, tad atzīlīts, tas nav tik ekstrēmi, jā. Bet ir tā, sākumā cilvēks var izjust to žilpšanu, jā, bet tā tīklens jutība, fotoreceptori mazliet samazinās. Tad viņam varbūt tā sūdzība pie žilpšana nepaliks, bet tā tīkleni tik un tā strādās lielākā slodzē. Jo tā gaisma ir daudz. Tā acis, teiksim, tā tīklena, viņa var tā kā nolietoties uz to jūtīgumu ar laiku. Ar vecumu tas ir zināms, ka jā, to fotoreceptoru jutība tur var mazliet samazināties. Un tad ir arī tā lielākā problēma, piemēram, tādās attīstītajās valstīs, kas tad ir tas viens no galvenajiem arī akluma cēloņiem, nevis akluma un vājredzības cēloņiem. Ja, teiksim, maz attīstītās valstīs, tā, piemēram, viens no tiem ir katarakta, ko īstenībā ļoti var izoperēt, ja, un ko arī daudz dara. Tas ir kaut kāda plēve tur. Katarakta ir atslēdzas apdaļķojums. Aci iekšā lēca, vienkārši paliek necaurspīdīgi. Tur vairs nekāds brilles, nekas nepalīdzēs, vienkārši tā gaisma līdz tīklenē nenonāk. Ja tas ir vairāk problēma, ka šīs operācijas nav pieejamas, teiksim, maz attīstītās valstīs. Bet, protams, situācija uzlabojās, arī tur tā situācija paliek labāka. Lielāka problēma ir tā, ka tas vājredzības cēlonis nevis ir lēts apdaļķojums, kā es arī minēju, attīstītajās valstīs, ka fotoreceptori tīklena centrālajā daļā, kurā redzes asums ir vislabākais, ka tieši tajā daļā šie fotoreceptori atmirst, tā varētu teikt, ja, zaudē savu jutību. Tie iemesli pat īsti, tātad tur jāstāsta, tās publikācijas ir vairāki, ja, bet tā pateikt, kuram veidosies, kuram neveidosies ar vecumu, ir ļoti grūti. Mēs nezinām, atgriežoties pie tā dark mode, varbūt, ja mēs visu laiku to tīkleni dedzināsim, nevajadzīgi. Ja? Mēs nezinām, var garīties, ka arī risks ir tas, ka arī var sākties šī te problēma, ka vienā brīdī šī te fotoreceptoru jutība tajā centrālajā daļā vienkārši var sākt stipri samazināties. Šādi pētījumi viņi jau prasa milzīgu laiku, jo pirms 200 gadiem, ja tā teikt, tādām tehnoloģijām nevarēja pētīt kā tagad, vai ne? Tagad ir tehnoloģijas, bet jāpaiet ir laikam, lai mēs varētu tos datus uzkrāt. Ja? Kā tad ar laiku tas mainās? Ja? Respektīvi, droši vien, ka mēs nezinām vēl visus pasaules, lai arī kādas tās tehnoloģijas būtu, ja mums kaut kādu laiku vajag. Tas saucās arī tātad
tāda acu mākoņu deģenerācija, par tā slimību, ko es runāju. Un tas ir problemātiskāk, jo tur jau nekādas operācijas nepalīdz. Ja, tur vairāk iet runa par šī procesa apturēšanu tajā brīdī. Bet es arī tik daudz tajā medicīnā neesmu iedziļinājies. Ja, tur tie pētījumi notiek visu laiku. Ko es to gribēju teikt? Vienkārši rūpējoties par tīkla un veselību. Tad daļa no tās higienas ir arī šis te ekrāna apgaismojums. Kas vēl varbūt ir tāds, kas ir dzirdēts, teiksim, saistībā ar ekrāniem un saistībā ar redzi? Varbūt ir vēl kaut kas tāds, kas ir pastāstāms. Jā, tagad jau ir arī visiem redzes aprūpes speciālistiem ir izaicinājums. Tātad arī šie datorlietotāji redzes sindromi. Kas tas ir? Tad computer vision syndroms. Tātad parādās vienkārši cilvēki, aizvien vairāk, tas ir loģiski, mēs pavadām vairāk laiku dažādos ekrānos skatoties. Un tagad jau arī mainās vēl ir tas, ka tagad, ka parādās vieta, nevis parādās, bet mēs aizvien vairāk sākam izmantot ne tik daudz lielos ekrānus, datora parādās viedierīces, parādās planšetes, kuras mēs turam tuvākā attālumā, sevišķi viedtālruņus. Un tad tur tā slodze redzēja sanāk vēl lielāka. Tātad, par ko es sāku stāstīt, ka... Slodze, kā viņi sanāk? Tāpēc, kad sīkāks viss ir? Arī tas, jo kas notiek tātad līdz tiem 45-50 gadiem, tātad, lai mēs skaidri redzētu tūmā, tātad, ko dara acs lēca, palielina savu stiprumu. Mēs neapzināti darbinām acī muskuļus, kuri to lēcu padara stiprāku. Tas ir kaut kāds ieliekums, vai? Jā, lēca paliek vairāk izliekta. Sanāk tā, ka lēca ir tādā kā kapsulā pildīta tādu kā, nezinu, kaut kādu želeju, un tie muskuļi to lēcu tā kā tik daudz nenostiep, jo sanāk, ka tie muskuļi ir, tad to lēcu padara mazliet biezāku un pieaug tās stiprums. Kas notiek ar gadiem, lēca zaudēt šo savu elastību, un tūmā, kad vai palikt stiprākai, vairs nepaliek. Tātad, kas notiek, un tas cik nepieciešams palielināt šo stiprumu tūmā, ir atkarīgs no mūsu darba attāluma. Es nezinu, tātad, kā tev šķiet, kāds būtu pareizais darba attālums tūmā? Apmēram. Ar datoru strādājot? Kaut vai nezinu, grāmatu lasot. Grāmatu lasot? Tad mēs sakām, mēs pārbaudām... Rokas stiepiena attālumā kādreiz bija tur tāds... Jā. Bet vai jautājums ar to telefonu mēs skatāmies tā rokas stiepiena attālumā? Sevišķi bērniem jau rociņi arī ir īsāk, piemēram, ja? Tad tās visas problēmas ir... Bērni vēl arī ar visu to vēl iepaši sev degunā. Tad, ja mēs skatāmies, ja mums ir laba redze 40-50 centimetri, kaut gan bieži vien arī jauniešiem mēs ievērosim, tie nav nekādi 40-50, tie ir, nezinu, labi, ja kaut kādi 25. Tas nozīmē, ka lēcai jāpalielina vēl vairāk savu stiprums, lai tas jaunieks varētu saskatīt tos burtiņus. Mēs to nejūtam, bet vienkārši šī sanāk acs strādā un strādā pastiprināti, jo mēs tuvāk skatāmies. Un šādi ilgstoši strādājot, atgriežoties pie tā datora lietotāja redzes sindroma, sāk parādīties visādas sūdzības. Tātad kā acu graušana, miglošanās, asarošana, diskomforts redzes un redzes speciālistiem tagad jāatnāk šāds arī, piemēram, pie mums cilvēks, un tad ir jautājums, kā tad viņam palīdzēt. Jo protams, kā mēs jau visu varam stāstīt, kas ir nepieciešams strādājot ar datoru regulāri ievērot atpūtas. Es pats sev varu pajautāt, vai arī es to godīgi ievēroju. Jo tagad tas jaunākais ieteikums ir ik pēc 20 minūtēm, uz 20 sekundēm paskatīties vismaz 20 pēdu, apmēram 6 metru attālumā. Acis jau būs pateicīgi, ja? Kaut uz brīdi. Būtībā pamainīt fokusu attālumu, ko mēs skatāmies. Tātad, vai mēs fokusējamies šeit, vai mēs pastamies tālumā. Jā, bet, kā mēs zinām, ja mēs aizraujamies kaut ko darīt, es pats arī tā reizēm piedomājos kaut ko daru pie datora, ja? Bet vajadzēja tā kā atpūtinātu, kad es atpūtināju pēdējo reizi. Un tas viss rada jaunas izaicinājumus. Ja, parādās tādas sūdzības, un šādi ilgstoši strādājot arī lien ārā
kaut kādiem arī viss mazākās redzes problēmas. Ja kādreiz netraucē tas mazais mīnusiņš, tas saucamais astigmātisms pie datora, tad tas var radīt pastiprinātās tās sudzības. Man jāsaka tā, ka es par sevi varu teikt, ka telefons man viņš šķiet ērts no tā viedokļa, ka viņš vienmēr līdz. Vajadzēja kaut kur, pastīties, ja es nezinu, kad ir tur dzimis Marks Tvens, ja tā teikt, tas var izvilkt un apskatīties, ja man viss pasauli kabatā, ja. Reāli man, ja, kā tu redzi, man priekšā ir planšeti, ja, man vairs nav, ja tā teikt, 18, ja, man šķiet, ka man šāda izmēra ekrāns arī lasīšanai man būs daudz ērtāks, ja. Tātad es viņu varēšu turēt mazliet tālāk, bet tad, kad es strādāju, ja, tad tu redzēji tikko, kā mēs bijām pie mana datora, ja, pie mana ekrāna, man ir ļoti liels ekrāns, ja. Ja, ļoti liels ekrāns. Man tas ir, priekšrocība no tā, no strādāšanas viedokļa, ka es tur uzreiz ļoti daudz redzu, vai tas ir tabulas, vai tas ir, teiksim, man tie paši video jāmontē, ja, tātad es ļoti daudz tur varu redzēt, bet papildus man šķiet, tāds zināms labums, tāds efekts ir tas, ja, kad, pie tik liela ekrāna es nevaru pie viņa piebāzt degunu, ja. Tieši tā, mums ir lielāks darbā tālums, acis uzreiz mazāk tiek noslogot, jā, tas ir viens. Un uz lielāka ekrāna es pieļauju, ka tomēr arī tas burtizmērs arī ir lielāks nekā tajā telefonā. Nekā telefonā pilnīgi noteikti, jā. Jā, jo telefonā tur, kā mums tas telefons parāda, tajā internetu lapā, vai kur mēs skatāmies to burtu izmēru, ja mēs to kompensējam vienkārši, kamēr mums tā lēca strādā, pieliekot tuvāk. Un droši vien tad, atgriežoties arī pie tā jautājuma, kas tiem ekrāna izaicinājumiem, droši vien aktuālais jautājums par tām brīļu lēcām varētu būt. Tātad zilo gaismu filtrējošās dažādi tiek sauktas, un tiek sauktas ir arī parādās datoru lietotāju lēcas, ja, un tad kas tas tāds ir? Tātad runa ir par tām brillēm, ja tā teikt, kuras tā kā varam iegādāties, tur uzlikt, ja, tā, kad mēs strādājam ar datoru, lai atfiltrētu ko zilo gaismu, ja? Jā, tad viens arī varbūt arī, piemēram, arī nākot, piemēram, ja cilvēkam jau vajag brilles, ja viņš patstāvīgi lieto, tad jautājums, vai ir vērts piemaksāt, piemēram, lai uzlikt arī šo te zilo gaismu bloķējošo, ja, šo te pārklājumu, tur dažās tās tehnoloģijas, vienkārši izvēlēties to lēcu. Un arī nākot uz šo raidījumu, es mazliet paskatījos arī kaut kādas jaunākas publikācijas un arī pētījumus, ja, kā citās valstīs optometristi šīs problēmas risina. Vai viņi rekomendē pirmkārt šīs te lēcas? Tātad jo tur ir vairāki tās stratēģijas, kā varētu palīdzēt šīm te atstiņām. Tātad par zilo gaismu bloķējošām lēcām, vispār runājot par brīļu lēcām, te ir tādi parādās divi momenti. Tātad, tas ir biznes. Lēcu ražotājiem tas ir biznes. Neapšaubā. Kā jau visur, jā. Un tad, kā ieroču ražotājiem karš, jā. Un lai biznes darbotos, kas nepieciešams radīt jauns produktus. Tā ir pašā arī atrast jaunas problēmas, kuras risinās šie jaunie produkti, vai ne? Es teiktu, protams, ka savs pamats par to zilo gaismu jau kaut kāds nedaudz tur ir. Un tie pētījumi ir bijuši daudz, bet katrā ziņā ir tā, ka ka tā zinātne īsti sanāk tā, tie parādās tirgo produkts, ja, un tā zinātne īsti tāda uz pierādījumiem balstīta, ja, to vēl īsti nav pierādījis, cik tas produkts ir efektīvs. Un līdzīgi ar to zilo gaismu filtrējošajām lēcām. Jā, tur parādījās kaut kas, ka tā zilā gaisma varētu mūs ietekmēt, jo ir pierādīts, ka, piemēram, miega hormonu, melatonīnu, zilā gaisma tā kā kavē šī te hormona izdalīšanos. Respektīvi, tad sanāk varētu būt grūtāk iemigt. Tas ir viens. Un tad tur vēl parādījās pētījumi, tātad, tīri no fizikas puses, tātad zilā gaisma, tā ir no redzamās gaismas visa spektra ar īsāko viļņu garumu. Jā. Un tātad īsākais viļņa garums, ko tas nozīmē, fizikā teiks, lielāka enerģija. Tātad lielāka enerģija, tas nozīmē, ka iespējams, ka šī gaisma varētu vienkārši fotoķīmiski to tīklinu vairāk noslogot. Un līdz ar to smalki, radot lielāks, teiksim, ilgstoši, nezinu, tātad atrodoties tādā zilo gaismu, tādā telpā,
Iespējams, ka šī tīklena varētu būt lielāks risks, lai veidotos kaut kādas slimības, tā skaitā arī tā mākoņu deģenerācija, kuras tur pieminēju. Un, protams, ka lētas ražotāji to uzreiz paņēma, ja, un šāds produkts tirgu parādījās. Un tad, ja paskatās tādus plašākus pētījumus, pārskatu pētījumus, pagaidām nav atrasta īsta saistības starp to, ka šīs zilo gaismu bloķējošās lētas varētu kaut kādā veidā mazināt risku, ka veidoto šīs tīklenes slimības. Ja, bet varbūt, ka, teiksim, acī mazliet vieglāk sanāk. Tas ir nākamais jautājums. Jā, tā kā uz sajūtu kaut pēc cilvēkam. Jā, tad nākamais, vai tiešām tas mazina to redzes stresu, strādājot ar šīm ierīcēm. Ja? Un ja skatās tāds pētījumus, tad ir tā, ka mazliet padzeršos ūdeni. Droši. Tātad pietrūkst pierādījumu ar tiešu saistību. Un tāpēc arī starp to, ka šīs lēcas garantēs to, mazinās jums risku izveidoties kaut kādām acu slimībām, ka šī lēca tātad mazinās sūdzības strādājot pie datora, kaut kādu redzes nogurumu, diskomfortu. Tas īsti nepierādās. Labi. Nu jā, mēs jau teiksim, pieraduši... kā agrāk mums bija. Agrāk mums bija kvēlspulzītes, vai ne? Jā. Ja, tātad, kuras bija ar salīdzinoši dzeltenu, jeb šo silto gaismu, ja, tad es saprotu, ka tur nebija šie ļoti īsā garuma viļņi, ja, teiksim, ja, kas ir mums dienas gaismā. Ja, kas tur vēl bija siltums starojums, kas pie reizes mūs sildīja. Ar pie reizes, ja nebija slikti, jā. Nu, jā. Un, tas ir arī tas aspekts. Vēl ar tām, parādot, tas ir saistīts ar tām diodēm, ja, kas te parādās ar ekrānos iekšā, gaismu emitējošās diodes. Un, ir tā, ka šīs diodes ir pirmkārt salīdzinot ar tām vecajām kvēldegļu lampām, ir daudz efektīvākas. Ar mazākiem vatiem varam dabūt vairākus lumenus. Par to nav šaubu, ja viņas nesildi. Tas, kas parādās tagad, un ko bieži vien varbūt cilvēki neņem vērā, tās diodes ir diezgan spožas. To maziem vatiem ir diezgan spožas. Un tā lielākā problēma, par ko tām diodēm uztraucās, sākumā domāja, ka tās diodes arī dot vairāk tādu kā zilganāku to gaismu, augstāku krāsu temperatūru. Ja, ka tas zilganums varētu būt tas, kas vairāk žilbina vai vairāk traucē. Otra problēma, kas parādās, vienkārši šī diožu tehnoloģija ļauj ļoti viegli uztaisīt daudz spožāku kaut kāds gaismas avotus. Vienkārši, ka mēs sākam sevi žilbināt. Arī tas parādās. Sanāk. Jā, tātad viens ir vienkārši, ka pieaug gaismas piesārņojums. Tagad apgaismojums tērē mazāk elektrību, parādās jaunas tehnoloģijas. Arī naktī mēs visu vairāk izgaismojam un mēs sākam dzīvot arī kopējā vidē, kur vienkārši tas gaismas piesārņojums lielāks. Drīzāk tā arī ir viena problēma. Kādā ziņā problēma, tas, teiksim, ka mums acis tā kā, es nezinu, nedabon atpūsties, jeb kas, kā atpūsties. Agrāk mums bija tumšs. Mēs drīzāk, piemēram, kas arī parādās arī Latvijā, kas ir problēma, arī Rīgā, kur mūs arī nodaļa mazliet arī iesaistījāmies saistībā ar satiksmes ministriju, ka parādās, piemēram, digitālās reklāmas. Arī tehnoloģijas jau ir tās pašas, arī tās diodes ir. Kur parādās problēma naktī no autovadītājiem sāk žilbināt. Tas, kas tur pieturās jau uz stabiem. Tad, savā ziņā arī, tā kā gaismas piesārņojums, bet tajā pašā arī laikā papildus žilbšanas avots. Un kaut vai tas ir viens kā piemērs. Jā, tad vairāk arī domājot, ka mēs kaut kur sākam varbūt arī liekāk sevi žilbināt. Arī tas, protams, ka gulēšanai, to iesaka, ir labi, ja mēs guļam tumšā telpā. Mēs zvaigznes mazāk redzam, pilsētās neredzam. Pilsētā mēs zvaigznes mēs zinām, ja Rīgā, parādās sociālos tīklos, ka ir ārā ziemeļblāzma, tad Rīgā... Ne Rīgā, jā. Tad, ir arī bijusi laikam pēdējā laikā tik spoži, ka kaut ko kāds ir pamanījis, bet labāk tomēr braukt. Tad nomalē, ja vienīgi. Tad labāk, braukt ārpus Rīgas. Arī tā ir problēma.
Jā, bet atgriežoties pie zilo gaismu bloķējošajām lēcām, nu, ko es arī aizmirsu pieminēt, ja, kas ir skaidrs, ka mums jau ir arī šis te zilās gaismas režīms, ko mēs varam mainīt arī ekrānos. Jā. Ja? Līdz ar to tas ir kā pretarguments arī tiem lēcu ražotājiem, ka, teiksim, šie te ierīču ražotāji var pateikt, ja, ka nu, jums īsti tās lēcas mums nevajag, jo mēs varam, mēs varam vienkārši uzlikt pašā ierīcē filtru, ja, kas visu padara dzeltenāku. Nu, jā, tas ir droši vien, tur man tad jātaisa atsevišķs droši vien video, jā, kā to dabūt gatavu, ja, jo nu pat tas jau tajās ierīcēs ir miljonus visādi iespēju, jā, kas viņas visas zina. Jā, tieši tā. Jā. Nu, un droši vien atkal novirzījāmies, atgriežoties, kādas ir tās redzes speciālistu stratēģijas, lai palīdzētu, nu, ja sākas sūdzības par redzi ilgstoši strādājot pie datora. Jā, mēs visu laiku atgriežamies, ka, protams, pats pirmais ir tā regulārās atpūtas, bet mēs zinām, kā mums iet ar atpūtām pie datora. Es pieļauju, ka mēs varam runāt, bet mēs zinām, ka, cik mēs ievērojam. Dators aizrauj, viss ierīces aizrauj, jā, ko mēs skatāmies. Ja ir kaut kāds labs saturs, tad jā. Kā es arī minēju, ka acī, jo mēs tuvāk skatāmies, ir vairāk jāstrādā. Ja? Jāmaina tas savs stiprums. Un otra stratēģija ir piedāvāt lēcas, kurās ir neliels plusiņš, kurš tā kā kompensē to lēcas darbu. Lai tev tālāk būtu jātur sanāk tā? Nē, plusiņš nozīmē, ka tieši ka mēs skaidrāk redzam tuvāk. Tas vēl nāk klāt tam lēcas stiprumam. Tā kā nav tai lēcai jāstrādā, jā? Lēcas vietā brilles to stiprumu. Bet es arī skatījos vienu pētījumu, bet ir tādas arī, droši vien, ka tur neiesim iekšā kā progresīvās lēcas, varbūt ir dzirdēts, varbūt arī nē, kas ir domāts gan skatīšanai dažādos attālumos, datora attālums un grāmatas lasīšanai, kas ir tuvāk. Tā ideja bija tāda, vienkārši atslogot to darbu, kuru dara lēca, vienkārši to plusu ieliekot iekšā tajā arī jaunam cilvēkam, kuram nevajag lasāmbrilles, savā ziņā uztaisīt kā vieglu lasāmbrilles datoram. Ar stipri mazāk to stiprumu nekā vajag, teiksim, cilvēkam pēc 65 gadiem. Bet tas fenomens bija tāds, ka varētu domāt, jo mēs ieliekam to plusu tādu kā lielāku, lai tā acī palīdzētu vairāk, vajadzētu būt datoru lietotājiem tā kā justies ērtāk. Jo tur viņi izmantoja tos 3 stiprumus. Es nezinu, vai tas daudz ko izteiks. Tā kaut kāds plus 0,5, plus 0,75 un plus 1,25. Ja, kas plus 1,25 tas ir tā kā arī ļoti ērti vajadzētu būt. Bet tātad, kad prasīja tās sajūtas tiem dalībniekiem, kas izmantoja visu šīs 3 lētas stiprumus, viņiem tas stiprākais nemaz nepatika. Un, mazliet sūdzības mazināja, bet te atkal tā piebilde bija tiem pētniekiem secinājuma daļā, ka te vajag to pētījumu paturpināt, jo tas bija tāds... Pieredumam vajadzētu. Jo tas bija tāds īslaicīgs. Viņi neskatījās, kas notiek kaut kāda gada griezumā, cik es atceros, tur bija mazāks periods. Jā, bet tā ir vēl viena stratēģija, saucamās pretnoguruma lēcas, ko varētu piedāvāt. Bet tas ir lēcas, kas saka lēcas, man uzreiz nāk prātā, tas, kas ir tās kontaktlēcas, ko ieliek acī. Pa brillēm ar mēs. Jā, es runāju par brīļu lēcām. Šajā gadījumā brīļu lēcām, kontaktlēcas piedāvājums, arī ražotāji kaut ko piedāvā, bet tur es neesmu tik liels speciālists, es vairāk par brīļu lēcām. Jā, ja es saku lēcas, es saprotu brīļu lēcas. Okay, labi. Labi, tad... Tēma ir tāda, kad man liekas, kad mēs te varam runāt tur līdz rītam. Jā. Es varbūt noslēgumā uzdošu tādu jautājumu, tātad kopā savēlkot. Pa tumšo režīmu mēs tā kā vienojāmies, kad tumšais režīms būtu jēdzīgs tad, ja mums ir švakāks apkārtnes apgaismojums. Viennozīmīgi. Jā. Un ja tas ir ilgstoši droši vien, ja tas ir kaut kas, kur mums ir, es nezinu, jāpaskatās, cik ir pulkstenis, tad varbūt tas nav tik būtiski. Ja mēs daudz strādājam ar datoru, mūsdienās cilvēki ir daudz tādi, kas daudz strādā ar datoru. Jā. Viena lieta tā tad bija, kad censties nebāzt deguna tūmā. Sevišķi arī bērniem paskatīties, kādā viņa attālumā strādā.
Tātad, lai nebāž degunu tūmā, ja ir darbs ar datoru patiešām, es varu rekomendēt, šādu te lielu ekrānu, pie viņa tūma ir muļķīgi, tur vispār līst, Tā jau, kas man interesants šķita kādreiz, kāpēc sākās tie platekrāni? Es saprotu, filmu formāts, ne? Filmu formāts ir vēl platāks, Vēl platāks, tas ir vēl platāks, Kāpēc sākās platekrāni, jo, kā ekrāni kļuva lielāks? Kādreiz tā kā bija maziņie, kādreiz bija vairāk tādi kā taisnstūrīši. Tā viņi bija tā kā 5x4, tā mala attiecība, un tagad 16x9, Kāpēc tā, kāpēc viņi kļuva vairāk platāki nekā, teiksim, vienmērīgi aug uz visām pusēm? Un tas skaidrojums bija no cilvēka fizioloģijas. Jo cilvēkam ir daudz vieglāk pakustināt galvu šitā, nekā šitā kustināt. Šitā ir lielāka piepūle, šitā tā teikt gandrīz nekas. Var piekrist, mūsu redzes lauks arī ir plašāks horizontālā virzienā, nekā vertikāli, jo mums uz acis mazliet tur var traucēt vai arī... Tad no redzes speciālisti uzreiz vēl viens arguments. Tā tad nebāz degunu tūmā, es teiktu tā, lielākais, ko mēs grēkojam, tā ir šī te, ka mēs neatpūtinam. Un arī tā atšķirība, arī tie, kāpēc ar ko atšķirās tas tā viedierīce, digitālais ekrāns no grāmatas. Es teiktu savā ziņā arī no satura, jo tas ekrāns nozīmē arī video skatīties. Un, manuprāt, video mūsu uzmanību paņem daudz vairāk, sevišķi tagad, dažādos sociālos tīklos, nekā lasot to grāmatu, tas arī tīri no uztveres puses. Un vēl viens tāds rādītājs savā ziņā var teikt objektīvs, ka tā mūsu uzmanība tajā ekrānā ir lielāka nekā grāmatu lasot. Skatoties ekrānā, mēs retāk mirkšķinam tās acis. Arī vēl tas moments parādās. Tātad pats pirmais ir šī atpūtināšana. Mēs zinām, kā mums iet, mēs varam runāt, bet ja tas ekrāns mums ievelk, mēs par to aizmirstam. Runājot par ekrāniem, tad jautājums, kāpēc mēs izvēlamies strādāt tumšā telpā? Acīm, kā es arī minēju, lai acis saprastu, kur tad īsti kādos apstākļos mēs strādājam, tie tums vai tie ir gaismas apstākļi, jo acis uzreiz adaptējās. Tad pats primāri tā ir acis zilīt. Varbūt, lai tajā acī kopā redzes sistēmai neradītu nevajadzīgu spriedzi, tad varbūt strādājam tomēr gaišā telpā. Pieregulējot attiecīgi arī šo te. Teiksim tā, man sanāca, ka droši vien, kad sabalansēt, tā teikt, apkārtējo apgaismojumu, ar to ekrāna spožumu. Un trešais, tomēr vajadzētu aiziet arī pie redzes speciālistu pārbaudīties. Un bieži vien, piemēram, ja parādās tās sūdzības par to ilgstošāk strādājot pie datora. Nevienmēr, tātad par laimi, nevienmēr tas nozīmē uzreiz brilles, būs kā risinājums. Reizēm palīdz arī kaut kādi acu vingrinājumi. Bet tas ir optometristu uzraudzībā. Tikai ne tos vingrinājumus, ko mēs kaut ko varbūt atrodam internetā, nezinot kāda tā ir izcelsme šiem vingrinājumiem. Un ja viņi tur sola, ka viņi tur visu, to redzes tur atjaunos 100%, tad tomēr labāk parunāt ar speciālistu. Lai redz konkrētā cilvēka situāciju, nevis kaut ko vispār. Bet vēl, ko es arī beigās gribētu teikt, tomēr strādājot, piemēram, portīvā datori, tad katram lietotājam tomēr būtu jāzina, ar kuriem taustiņiem viņi var regulēt savu ekrāna spožumu. Arī, ja tur vecmāmiņai ir dators mājās, arī viņai parādīt, ka viņi var to regulēt. Un arī pateikt kaut kādā brīdī, ja viņai tas ir nepatīkami, tas žilbina. Respektīvi, jebkuram ekrānam tomēr piemeklēt, atbilstoši tam. Vismaz parādīt, ko tai telefoniem tur viss automātiski notiekās, portīvajam datoram. Ieslēgts, Ja kādam uzdāvina to datoru, nezinu, ģimenē, kādam arī vecvecākiem parādam arī, kur var regulēt spožumu. Varbūt viņi aizmirsīs, bet parādam. Vai arī paši izpētam savam datoram. Man liekas, arī es saskāries, ka ne visi lietotāji zina, kur viņi var mainīt. Tā varētu būt, Labi, liels paldies par ieteikumiem. Man šķiet, ka šī saruna man šķiet, ka bija ļoti vērtīga. Es domāju, ka skatītājiem arī būs interesanti, jo teiksim tā, mēs virtuvēs bieži vien runājam par politiku, par ekonomiku, tur visi speciālisti,
par redzi nav gluži visi speciālisti, tāpēc uzklausīt kādu, kurš par šo lietu zina un zina patiešām dziļāk, ja tas ir. Arī var diskusijas arī starp redzes speciālistiem ir, jā, bet, cik varēja padalīties ar savu pieredzi. Bet vismaz ir argumenti, kaut kādi. Labi, vēlreiz liels paldies. Lūdzu, bija interesanti aprunāties. Jā, varbūt tiksimies vēl kādreiz. Jā, droši, aiciniet, labprāt. Paldies. Vislaba. Paldies, ja noklausījāties šo sarunu. Es esmu Inns, un jūs skatāties kanāla Rezumē LV, kurā parasti stāstu par tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, bet tagad jaunajā šajā podcastu formātā arī sarunas ar dažādu jomu speciālistiem par tēmām, kas arī jums varētu būt interesantas. Šī konkrētā podcastu sērija par jautājumiem, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijām, ir tapusi pateicoties Smart ID iniciatīvai un atbalstam, bet es ceru, ka mēs ar jums tiksimies jau nākamajos raidījumos. Šoreiz man tas viss. Atā. Identity anyone can trust. Par šo jautājumu tad arī šodien runāsim. Dažādas tehnoloģijas mēs izmantojam ar katru dienu ar vien vairāk un vairāk. Man ir liels prieks, ka Smart ID atbalsts. Bet saistībā ar ekrānu šī podcastu sērija, kas ir šī konkrētā podcastu sērija, kas ir saistīta ar tad, kad ir tuliņ es atcerēšos. Tā ļoti labi piebilde.